Esmu Sandra, dzīvoju mazā pilsētiņā Aknīs, nodarbojos ar savu vaļasprieku, ar mīkstajām mantiņām. Izveidojusi esmu savu zīmolu Mīkstās pasakas, kā arī es kaut ko arī no pasakām domāju. Es domāju, ka visiem patiks. Un es cenšos, lai mazajiem ķipariem patiktu. Šūšana, tas ir mans vaļasprieks. Ar to jau es it kā nodarbojos sen, bet tagad es tā kā vairāk mēģinu tam visam pievērsties, jo vairāk arī laika ir. Kad es sāku nodarboties ar to projekta lietām, tad man vairāk radās visādi domu gājieni, kā es varētu to visu izdarīt, kā man labāk izdarīt, kā man patīk izdarīt. Lielāka atbildība par savu padarīto darbu, jo gribās, lai jau visiem patiktu. Kā saka, es domāju, ka vajadzētu visam sanākt. Galvenais izaicinājums tas bija, šūt es māku, izdomāt es māku, bet digitālās lietas tās bija vislielākais izaicinājums. Ar tām es vēl tikai aprodu. Mana atbalsta komanda sākās ar to, ka es no sākuma nezināju, ar ko iesākt. Bailes bija sākumā tāda, vai es varēšu to izdarīt. Daudz palīdzēja ģimene, mentors. Jaunākā meita Mairita teica, ka viņa varētu palīdzēt ar visām tām digitālajām lietām, jo Zinta man daudz padomus deva, jo viņai arī ar to lietu tāda saistība ir. Tad es domāju, kā man tikt ar tām visām papīra lietām, grāmatvedību saucamo. Man taču ir jauka vedekliņa, kas to visu māk. Kāpēc gan ne? Tā mēs arī visi sākām sadarboties. Vispār es esmu optimiste. Tagad jau no sākuma tā, bet tagad jau esmu optimiste, un es domāju, ka viss sanāks, vajag tikai darīt. Nevajag baidīties laikam, un tad kad darīt, ja ne tagad? Kad vēl iznāks tāda izdevība, kad ir vēl jau, kā saka, tādas domas un spēks un radošās idejas nāk, es saku, ka vajag darīt.